Kur jums ir eksāmieši? Mums ir 101. Janka būs atkal karalis. Cik tu dari? 8. Cik tu? Tu nevi. Nu, tad klausamies, kur ir palikuši. Tik nestāv priekšā mums tam baldēm. Tu spēlēs arī? Klausamies. Tātad biznesa idejas Latvijā. Ko mēs izdomājām? Mēs esam 3 gabali. Labi, jūs redzat 3 arī, kad viņiem. Tādi 2 te. Es un 2 man iedod galvu. Šobrīd Latvijā būvē violas, kokles, pašdarinātus stīgu instrumentus. Un pēc agrāks var būvēja gan klavieres, daudz instrumentus, violas, kokles, cīteres, harmonikas, dažādus daudz instrumentus, pušam instrumentus, un arī, protams, pašdarinātus mūzikas instrumentus. Tas bija agrāk ļoti lielā cieņā būvēt kaut kādus pašdarinātus instrumentus. Joprojām ir vienkārši tādi privāti meistari, kur vienkārši savas iniciatīvas attīstīt, tā kā būvē un ražo. Un tā ir viena no nedēļām, ko tad mēs ražosim, varbūt ir kādas idejas. Akordionu! Ko tad citu? Jā, un plāns par akordionu rūpnīcu ir tāds, ka mēs ražosim galvenokārt taustiņu instrumentus, taustiņu akordionus. Tie ir parasti akordioni, viņi izskatās aptuveni šādi. Tieši tā, un speciālas skolas tieši, lai varētu Šādi. Spēlēt ar paspēlēt. Jā, mēs arī lai dzirdēt. Paspēlēt, bišķi, parādi, ka tu tur... Vispār māju. Foršas paldies sēdēt. Veltmēsters, tas ir labā pieeja. Jā, kas standards. Bandoneonus mēs ražosim arī, ko izmanto arī akadēmiskā mūzikā, lai spēlētu kaut kādu, nezinu, varbūt zināt tādu 8-5 solu libertango. Nē, kur Hopā! Kāda turpinās? Varbūt zinu. Protams, vērstās harmonikas, un ik viens jau redzēs. Tā nav līdz?
mācīties. Un arī pēc tam visus citus instrumentus, kuriem nepieciešams metāla mēlīs, lai skanētu tāpat kā akordeonā. Galvenais jau radīt ko masu apkārt tām mēlītēm. Tātad mērķi tirgus parasti akordeoni tātad šeit te. Tā kā mēs ražosim Eiropai un Amerikas kontinentam, jo tur ļoti liels pieprasījums, jau spriežot pēc manas pieredzes. Un, piemēram, kromatiskos un diatoniskos akordionus ir diatoniski akordioni, tie, kur uz vienu pusi skan citādāk un uz otru atkal citādāk. Un tos mēs vairāk ražosim Eiropai, konkrēti Francijai un Krievijai, jo tur viņi tikai lielā cieņā esot. Un draudi un risinājumi. Es dziļi domājot, ilgi domājot, kādi varētu būt draudi. Pirmkārt, ja mēs sākam ražot, ir, protams, pieredzējušākas rūpnīcas, kurām cilvēki uzticās vairāk, vēl mēs te piemēram. Un arī nezinām zīmos, piemēram, kaut kāds zīmos X uzbūta, tad tie varētu būt draudi, kas varētu ietekmēt mūsu. Un risinājums tam pieredzējušākās rūpnīcas, labs mārketinga, Rīgas izlīdzinās visu noietu. Pierādot kvalitāti, ātri palielināsies noietas. Vienkārši. Jo akordeonis īstenībā ir no tām tautām, kuri arī tiecās pēc tā jaunākā, pēc tā labākā un pēc tā foršākā. Un akordeonis vidū ir tā, kad akordeons ir tāds kā mūzikas instruments, kur mēs tikai varam pazīmēties savā starpā. Ražosim kvalitatīvus un pārdosim par atbilstošu cenu, jo šobrīd tās cenas ir vienkārši graujoši augstas. Ražosim tikai no dabīgiem materiāliem, tas ir no koka, no ādām un tam līdzīgām blīvējumiem, tā, lai nebūtu plasmas un kaut kāds, nezinu, impregnēts papīrs, piemēram. Tas nav forši. Piedāvāsim arī certificētu servisu, kas arī ir pozitīvi. Piedāvāsim arī iebūvējumus MIDI sensors. Ja kāds nezinu, MIDI sensors, tas ir tā kā interfejs kaut kādam sintezātoram, kaut kā mobile, kā tur bija saimniesu. Gan jau, ka visi zina. Tas nebija arī izlīgšu. Un akordeonēs pasūtījumi arī noteikti tiks ražoti, jo es domāju, ka ne visas rūpnīcas to piedāvā. Es domāju, tas arī būtu viegli izpildāms pēc pasūtījuma ražot. Un kāds varētu būt pieprasījums? Pirmkārt, liels, jo mūzikas popularitāte ļoti strauji aug. Piemēram, Latvijā, es nerunāju, ka tieši Latvijai tas ir tirgus, mērķi tirgus, bet, visai tā kā pasaulē. Un Latvijā tieši akordeonu spēle tagad sāk kļūt lielā cieņā. Es nezinu pat kāpēc, bet akordeonu pieprasījums ir liels. Konkrēti vēlmeistiem un vēl dažādas citas mākslas pievienotāts. Un tas arī ir ļoti dārgs un skatīgs instruments. Viegli pārnēsājums, kvalitatīvs, arī liels pieprasījums Latvijā, kā jau minēju, akadēmiskā mūzika kļūst vien populārāk un populārāk. Arī garīgā mūzikā tas tiek izmantot, piemēram.
protams, un tā tālāk varētu minēt daudz pozitīvus aspektus, kāpēc tieši akordeons būtu pieprasīts. Jo īstenībā visā pasaulē ir diezgan vecs akordeoni. Un šis te akordeons, ko izmanto arī konservatorijās, tad viņš ir vismaz kādus 30-40 gadus vecs. Labi skan. Jā, labi skan. Vispār es nopirku kaut kā nesen, gandrīz jaunu, nelietotu. Un nākotnes iespējas paplašināties, protams, kā jau kuram dabīgam uzņēmumam, mēs varam piedāvāt arī klavieres, kā vienīgo taustiņu instrumentu grupu, vēl papildus. Un šis arī taustiņu instruments, laikam ir kļūda. Un, jo agrāk arī tā kā ražoja klavieres, bija vecmeistari no Vācijas sabraukuši, arī no Sanktpēterburgas, tad ņēma un ražoja klavieres un bija ļoti daudz rūpnīcas. Pēc tam arī stīgu instrumentus, līdzīgi pieredzi arī uzņēmumam Vācijā kolonē. Ražoja gan ģitāras, gan akordeons, un vēl daudz citus instrumentus, laikam arī saksofonus. Jā, un būšam instrumentus, citam instrumentus, un tad jau laiks nanīs, kāds būs tas pieprasījums, jā, līdzīgi Praksim kolonē. Un kādas varētu būt izmaksas, tagad tas ir tāds liels un tālajošs mērķis, tad nav viegli konkrētu skaitli pateikt. Un tāpēc ir dažādi veidi, kā piesaistīt filmu vai daļēji finansējumu. Es tā domāju, mīļā, labā, bagātā Eiropas Savienība varētu mums dot naudu, un vai arī kāds cits investors varētu iedot mums naudu, lai mēs varētu ņemt un attīstīties arī kaut kādu citu akordeonu rūpnīcu. Mums vienkārši dot tehniku un vienkārši kaut kādu ar viņu, un pēc tam pārņemt to rūpnīcu, to zīmolu. Peļņa, piedāvājot akordeonus visām vajadzībām, pelnīsim tik daudz, jo mēs tā kā esam orientēti, it kā būsim orientēti uz klientu. Mēs vēlamies apmierināt katru klientu vajadzības, jo pārdodot akordeonus jau man ir 3 gadu pieredzi tādā lietā. Un es esmu sapratis, ka cilvēkiem ir ļoti svarīga cena. Un daudziem arī cena nav svarīga. Galvenais ir akordeons skanējums. Piemēram, šitas varētu būt no tādiem dārgiem instrumentiem. Un arī ir tā vienkārši svētdienas spēlētāji, es esmu sapratis. Un akordeonu cenas kategorijas par jauniem instrumentiem varētu būt šādas. Pirmā kategorija 300 līdz 2000 latiem. Un otrā, kā jūs domājat? 2000 līdz 5000. Nē, es domāju, vēl. Jā, jo īstenībā tāds rīktīgs koncertu instruments maksā nevis 10 000, bet 15 000 kaut kur eiro tā, plus mīnus. Jā. Tās aptuveni tā un secinājumi, kas patīks pasniedzējiem paēst. Šī ideja liekas smieklīga. Jā, mums liekas smieklīga. Ne? Jā, bija kā doma, man tāda slēpta doma. Es zināju jau droši, ka smiesieties par tādu prezentāciju, bet es biju bišķiņ gatavs manipulēt ar šito te faktu. Mūzika ir populāra, akordeonu spēle arī. Es nezinu, laikam, pēc tās piedalīšanās zelta talantos, kaut kā tas viss. Jā, jaunieši uzreiz iekus un mājās noteikti. Jā, šobrīd pasaulē pieprasījums pēc jauniem instrumentiem nav tikai vienīgi cenu dēļ, jo vienkārši tagad tās cenas ir nereālas. Ļoti plašs iespējas ražot un attīstīties, jo šobrīd līdzīgi uzņēmumu klusē. Iespēja parazitēt. Jā. Jautājumi? Pēc telefona bija.
Lēšanas lauks. Kā tad tu skaties? Nu, kolēģi, kādi jautājumi? Tātad šis instruments ir ļoti vērtīgs, vai tu ar viņu arī guli? Lūdzu. Vai tu gulēji ar savu instrumentu? Nu, es līdz tādām es atvainojos mājās, man nāc. Nav bail, ka kāds nozags, tomēr es vienkārši nestādos priekšā, cik tāds var maksāt. Nu, šī tāds Vācijā maksā 1,5 eiro. Nu, sargā. Nu, jā, tas ir pirmkārt vecums un otrkārt. Nē, bet ja tā pavisam nopietni, jā, nu, tirgus ir izpētīts, pieņemsim, jā, un ja Latvijā tiešām būtu tāda rūpnīca, tad arī būtu noiets. Kā tev liekas? Vai jēgas ieguldīt tādas investīcijas, jā? Es domāju, ka jā, varētu būt noiets, jo Latvijā arī akordeons nepērk. Tāpēc, ka ir tikai daži veikali, kur viņš vajag tikai nopietni un tajos pašos. Nu, ir visi tie plasmas sagrūst iekšā akordeonos, jo tāpēc arī cilvēki nepērk un tā cena vienkārši neietīgāk. Tu esi Tu domā, ka tev nebūs astronomisks. Jā, droši vien, tāpēc, ka izmanto ko dabīgos materiāls, tas ir dārgāk nekā plasmas. Nu, tas gan, jā, bet tāpat mums jau ir Latvijas zaļais zelts. Nu, tur jau priedi, tad tu neieliksi. Vai kaut kāda eigla, vai vienalga, tur jau vajag dārgos koks, kurš ir apstrādāt tā. Un Latvijā nav viņa tā tik daudz. Plus vēl... Vienu kociņu aizvest, tad tas pārāk dārgi izmaksā. Nekā citiem, kuriem ir blakus savu meži hektāri. Gan jau, kad atrast kaut kādu vietu. Un arī firmas dzīve, tev firmas gada 10, tev būs jāklāja pārklāt, vai vispār kaut vienu nopērk kāds pazīstams. Likvidēsim auto rūpnīcu Alfa Romeo un uzliksim akordeonu. Pie tam pasaules ekonomiskais kritums, tu domā, ka neietekmēs? Kuram būs vajadzīga akordeona šobrīd? Nē, Par 10 nē. Kāpēc viņiem jāizvēlās tieši tavs akordeons, ja citiem ir arī no dabīgiem materiāliem? Jā, bet tam ar tradīcijām. Bet ar tradīcijām, jā. Bet viņiem jau ir savs zīmols. Pārbaudītas vērtības. Viņiem jau ir visas rūpniecības celšanas, viss izmaksas jau ir atmaksāts, jau visi kā nodzēst. Tev tikai viss ir jāiegūd, jāliek iekšā, un kur tev radīsies tā zemā cena. Tāpēc es saku, ka mēs varētu veidot kaut kādu, nezinu, kaut ko līdzīgi frančīzē vai kaut ko tam līdzīgu. Iet zem kāda zīmola. Jā. Tu esi veicis kādu statistiku, cik aptuveni tieši Latvijā mēneša laikā tiek nopirkt pie akordeona? No mēneša laikā, No aptuveni. konkrēti no manis, no viena pārdevēja. Nu, es laikam neskaitos tas lielākais tirgotājs. Plus nevienam vidam, ja to nestāstam. Un kaut kur 20 akordeonā aiziet. Mēnesi? Ko? Nu, nestāsti. Tu iedomājies, cik te jau te katram otriem jābūt akordeonam, kur neesmu redzējusi. Kur tu tos akordeonus dabūt pa mājās, kur kolekcija, vai kur tu viņus iepērts kaut kur pa lēto, un tad tu tā kā... No Vācijas vēl tā kā šeit. Un kāda tev ir aptuveni peļņa par vienu? Par vienu es iegūstu, nav jau daudz, kaut kādu. Tā maksājas ceļš? Jā. Ne jau, tu pats brauc pakaļ vienu. Pa bastu? Nē, Kur ir šeit? kuģi ir spēkā, tad Tu visu neizstāsti. Biznes noslēgt. Bet tad jau īstībā mēneša laikā kaut kāds dulciņas varētu būt neaptuveni. Bet diezgan daudz. Mēs neapgrozamies tajā. Es domāju, ka mēs vienkārši to tirgus. Mēs personīgi nezaudās sabiedrībā. es īstenībā viņš jau saklēs, ir pieregulējumi. Tu teiksim tā, ka šatrākā no Vācijas dzēna automašīnas uz kilo pārdod, tā teiksim, tur ar apstrādiem, jā. Bet ir, redziet, ka, jā, man arī vispār brīnums ir. Tāda spekulanti kā Viņš ir biznesmens. Tagad jau nav. Tagad jau daudz, ka konkurē. Tagad jau būs tiešām konkurē. Īstenībā ir daudz akordeonu meistari, to parasti nodarbojās akordeonu meistari. Mēs tā kā esam saliedēti, viens vai otrs sūtam. Tad jūs tā kā grupētā darbojaties. Tas jau skan aizdomīgi. Tā kā paložai sīviņu kolonu.
Nē, nu vispār jau ir interesanti, atklāt sakot. Nu tāds nebijusi ideja, tāda nedzirdēta ideja, jā. Un tur tāda pārliecība diezgan tā prezentē. Nu, ir tiešām arī jāieskatā tam pircējiem to apmaiņu, jo vēl ir tāda... Tu jau var, ja tu uztais rūpnīcu, tu jau var noslēgt līgumus ar Latvijas mūzikas skolām, kad iepērk viņi tieši noteikti kārtībā. Pat cik tu vidēji, tiek no skāda tā vidējā? 150-200. Un tu cik iepēc? Kaut kur, Ne, nu cik viņi tur jau, kad es biju? 120 tā kaut kur. Eiro? Uz vienu 8 grāmatu peļņiet 30 latētājiem, ja? Plus vēl visi pasta, Plus vēl ceļš. Plus vēl taisīšana savs laiks. Nav izdevīgi. Jā, bet attiecīgi, ja viņš pacēla atkal cenu augšā, tad jau cilvēki pašlokot no tāds Vācijas sūta. Jā, tur jau ir jāprot arī labi, te uznāks kaut kāds, kuri pieņemsim visu nekā tur nesaprast, ko tur regulēt un ko tur pielāst. Kā kaut kāds pensionārs, kuram ļoti daudz gadi sapratīs, kā iet internetā un atrast kādu, kas pārdod Vācijā, kad jau viņš labākajā gadījumā. Nu tā nav viņa mērķa auditorija, pensionārs un nav internets. Labi, izpaudies! Konkrēti, man nepērk tikai pensionāri, arī bērni vai vecākiem un arī vidēji cilvēki. Bet man ir baigā aizdomā, ka tu prezentācijas taisīs tu viens. Nē. Tiešām taisniet. Jā, jo man liekas, viņi reāli. Man liekas, viņi šito nepārts. Labi. Tā, labi, paldies. Tad ir iespējas tev